Reiz es, Runcis Renārs, sēdēju savā iemīļotajā krēslā un risināju krustvārdu Mīklas. Tā. Ko var piešūt? Man ir zināmi 3 burti. O, G, A. Oga, oga, oga. Jāatmin tikai pirmais burts. Oga. Un tas būs burtiņš P. P. Un tā, ko var piešūt, ir poga. Pareizi, tā arī rakstīsim. P. Aha. Poga. Jā. Tālāk. Tā, sniega vīrs tūlīt būs uzcelts. Jā, tā, es ceru, ka tas būs tikpat skaists kā pagājušā ziemā. Vai, jāsameklē burkāns? Katram kārtīgam sniega vīram degunvietā ir burkāns. Tā, jā, rokā viņam vajadzētu slotu. Tā, to es dabūšu no roka. Pagaid, Pīka, tu aizmirsi, ka vajadzīgas vēl oglītes acīm. Pīka, es tās tūlīt sameklēšu, labi? Jā. Tā, jā, un galvā vēl jāuzliek spaiņas. Vai? Varbūt katliņš? Vai labāk spaini? Rūks nāk uz mūsu pusi! Rūk! Rūk, nāc veicīgāk! Tā? Rūk, mēs ceļam sniega vīru. Paklausies, kā tu domā, ko viņam likt cepures vietā? Spainīt vai šo katliņu? Rūk. Jā, jāpamēģina abi. Lūdzu, patur katliņu. Nē. Rūk, nu lūdzu. Es nevaru, jo es jau turu. Ko tu turi? Savas bikses. Bikses? Kādēļ tev jātur savas bikses? Tādēļ, ka man notrūka lielā skaistā poga, un es pat nepamanīju. Un es nemaz nezinu, kur to tagad meklēt. Un tādēļ es neko nevaru darīt, jo man jātur ir bikses. Lūk tā. Nebēdā, Ruku, mēs dabūsim jaunu pogu. Jā, kur mēs to dabūsim? Zini ko? Palūksim Runcim Renāram. Nāc, skrienam. Pagaidi, es tik ātri nevaru, man taču jātur tās bikses. Ruku, bet man jāceļ sniega vīrs. Ak tā. Varbūt tu esi viens, ko? Jā. Nu labi, es iešu viens. Pagaidi. Vai. Neko. Risināsim tālāk. Jautājums, kur ver diegu? Ir zināmi 3 burti. A un A. Zinu, nu, protams, adatā. Kur gan vēl citur ver diegu? Lūdzu, ienāciet! Labdien, Runci Renār! Labdien, prieks tevi redzēt. Nāc vien droši iekšā. Rūk, paskatīsimies, vai tu arī proti risināt krustvārdu Mīklas. Paklausies. Ko ver adatā? Ir zināmi vārda pēdējie burti. I, E, G, U, iegu. Bet tev jāpasaka sākuma burts. Varbūt sniegu, ja iegu. Ko? Ko tu, Rūk, vai tad adatā ver sniegu? Adatā ver diegu.
Tā vārds sākas ar burtiņu D. Tā arī ierakstam. Lasīsim tālāk. Tā. Renār, Jā. piedodiet lūdzu, bet man ir jālūdz jums padoms un palīdzība. Jo? Redziet, es pazaudēju lielo pogu, kas saturēja bikses. Un tagad, redzat? Saprotu. Tā. Tagad bikšeles jātur pašam, jo nav pogas. Bet mēs šo jautājumu atrisināsim, Ruk, tāpat kā krustvārdu mīklu. Mjau. Man ir tāda kastīte. Acu mirkli, pagaidi mani, Ruk. Lūk, kur ir. Skaties. Tā ir pilna ar pogām. Vai, brīnišķīgi Runci Renār! Kur jūs dabūjāt tik daudz pogu? Ui, lielas un mazas un... Ruk, es tās kolekcionēju. Krāju. Redzi, tāpat kā citi krāja. Pastmarkas, uzlīmītes. Es krāju pogas. Redzi, pogas ir ļoti dažādas. Gan lielas, paskat, gan mazas. Ir koka, metāla, kaula. Lūk, šīs te stikla, plastmasas un pat ādas pogas. Ui! Te ir dažādas, te ir mazas sarkanas kā dzērvenes. Hei, te skaties, kā metamais ričiračs kalniņš. Jā, jā. Un vēl ir pogas, paskat, Ruk, ar caurumiņiem, 2 vai 4. Un ir uz kājiņām. Redzi? Tas izskatās kā mazas sēnītes. Man, Runci Renār, bija tikai viena poga, bet ļoti liela poga, Runci Renār. Man vajadzētu vislielāko pogu, jo tā, kas notrūka, vismaz man tā likās, bija ļoti liela poga. Liela, bet vai poga bija uz kājiņas vai ar caurumiņiem? Zinu, Runci Renār, poga bija ar caurumiņiem. Paga. Es domāju, ka šī te varētu derēt, ne? Šī te? Labi. Ruk, paņem diegas polīti, adatu un uzpirksteni. Tā. Un tad ķeries pie darba. Tā. Jā, pareizi sarkano diegu. Rauj tik biksus nost, citādi piešūs ar visu pogu pie džempera. Nē, Runci Renār. To nu gan es nedarīšu. Nē, bikses es nost nevilkšu, ne par ko. Labi. Izņēmuma kārtā šuj tāpat, tikai uzmanies. Jā. Ko tu vēl gaidi, Ruk? Runci Renār, es neprotu šūt. Es domāju, Runci Renār, ka tas tomēr ir meiteņu darbs pareizi. Ruk. Bet ja nu meitenes arī neprot šūt, ko tad tu darīsi? Es nezinu, Runci Renār. Vai, pēdējais laiks iemācīties. Vēro uzmanīgi, kā to dara. Labi. Tā, vispirms, Ruk, paskaties kastītē, tur ir zīmējums, kā var piešūt pogu, kurai ir 4 caurumi. Jā, pareizi, šis zīmējums, jā. Saprot, Runci Renār. Te no
viena caurumiņa uz otru var šūt. Jā. Tā tad var kā skuiņā un var kā mājiņu. Pareizi, liet zīmējumu nost, un tagad pārbaudi, vai pogas izmēri atbilst pogas caurumam. Piemēri, tā, pamēģini, Atbilst, Runci, Renāri. Jā, labi. Tagad es ievēru adatā diegu. Tā. Ievēram adatā diegu. Jā. Labi. Aizmetu mezglu. Kārtīgu mezglu. Labi. Un sāku. Rukstāvi mierīgi. Jā. Citādi vēl iebakstīšu tev ar adatu. Tā jau gan neviens nešuj, bet tavā gadījumā, lai notiek. Tad nekusties, Ruk, tā. Tā. Redz, kā mums šujās, Ruk. Tā. Labi. Tā. Kute. Nekusties, Ruk. Jā. Mierīgi. Tagad to diegu. Tā. Lūk, kārtībā, Ruk. Vai. Poga ir piešūta. Pamatīgi. Ruk, bikšeles tev nodils, bet poga vēl turēsies. Paldies, Runci, Renāri. Cik labi, ka nekas nav jātur ar rokām. Jā. Laba gan tā pogu krāšana, Runci, Renāri. Kā jūs tur teicāt, kolekcionēšana. Nē, Ruk, kolekcionēšana. Runci, Renāri, vai es arī nevarētu sākt to pogu krāšanu, kā tu tur teici? To kolekcionēšanu jau. Kolekcionēšanu. Kādēļ ne? Lūdzu, bet, protams, Ruk, es tev sākumam iedošu paskat. Iedošu tev dažas no manējām pogām. Lūdzu. Oi, kur skaistās. Jā. Paldies! Krāj vesels un atceries, pirms dodies ārā, paskaties, vai apģērbs ir kārtībā un vai pogas ir savā vietā. To nu gan, Runci, Renāri, tagad gan es atcerēšos. Paldies! Labi, lūdzu. Uz redzēšanos, Runci, Renāri. Uz redzēšanos, Ruk. Paldies! Kur tad es paliku? Tā. Jautājums. Kā tev veicas, Pīka? Skaties, sniegavīrs gandrīz jau gatavs. Vai, galva apaļa kā ola, vēl nav sacis bolīt bola. Kāds skaistulis. Mums katru gadu izdodas savelt kādu dūšīgu sniegavīru. Kā mēs viņu sauksim? Es domāju tā. Sauksim kā visus mūsu sniegavīrus. Var burkānu degunu, labi? Sarkans snīpis, burkānu deguns. Rūk! Nāc, paskaties! Vai nav skaists? Jā, ļoti skaists. Jā, vai ne? Paga! Bet viņam trūkst. Kā teikt, Runcis, Renārs? Tās, ko piešūt. Jā, pareiz, viņam trūkst pogas. Viena, divi, Rūk, kur tu esi? Rūk!
Es esmu te, Runce Renāra. Labi gan, ka tevi atradu. Jā. Ko tad tu te dari? Es redzēju, piešuju sniega vīram pogas. O, tas nu gan ir labi, Rūk. Tad tu būsi jau iemācījies, kā to dara. Jā. Bet tagad, Rūk, uzmini, kas man ir ķepā. Ķepā? Zinu, kompetīte. Nekā, kaut kas vēl labāks. Rūk, es atradu tavu pogu. Oi! Lūk, tava podziņa. Cik labi! Kur tā bija? Kur tu to atradi? Jā. Pogu es atradu uz ielas. Turpat pie Ruka mājas. Tagad tu, Ruk, varēsi pats pāršūt savu labo, lielo pogu. Mjau. Vai, liels paldies, Runce Renār. Vai, liels paldies, Runce Renār. Bet varbūt es to pogu varu atstāt savā kolekcijā, ko? To nu tu pats izdomā, kā vien gribi, Ruk. Mjau. Nu labi, es padomāšu. Bet nu gan marš uz mājām. Vakars nāk virsū un tumsa arī. Ejam! Uz redzēšanos, Sniegavīr! Uz redzēšanos, burkān dagun. Atā! Atā!